Sveiki skatītājiem! Šodien klients atzina tādu interesantu foršu mašīnīti. Volkswagen kārtējais Golfiņš. Man liekas, ka pats 6. viņš nav. Vienkārši. Tā, kas man te traucē. Golfiņš atveda šādu te uzparikti. Pirmo reizi ar kaut ko tādu darīšos. Izskatās, protams, ka made in China, jā, schēmiņas ir. Nu, izskatās viņš šāds te mums. Te tāds liels Androids. Jā, ot. Skaists un grib ielikt tur. Līdzi visādas ir. Kastītes, te kaut kādi vadiņi. Vēl visādas maisiņš. Nu, ko? Cik tāds maksā? Čeksa līdzi ir. Nē, tas ir. Nav mums. Nu, radio, modulis. Un kas tur viss? Androids. Radio, navigācija un arī video kamera līdzi. Nu, tad šeit ir veseli. Mums te kaut kas arī rekurs krūts un arī video kameriņa ir, kabelīši, visādas kastītes, blociņi. Nu tā, mēģināšu saprast, pirmo reizi kaut ko tādu daru. Mēģināšu saprast, kā to visu uzstādīt. Tā, tik tālu esmu ticis. Kamera arī strādā. Jā, Androids. Nu, praktiski radio. Tā jau tīri smuki. Izskatās, jāmācās tur, jāvelk visādas aplikācijas. Lai strādātu navigāciju, jāliek SIM-karte iekšā. Viņam te jau izvilkts ir. Te ir rekur. SIM-karte ieliekam iekšā. Vai jāpieslēdzās ir caur Wi-Fi. Bet, nu, tā. Kamera ieslēdzās. Viss jau ir labi. Vienkārši man riedījās tas, ka šitādām te mašīnām, ka šitādi tuningi jāliek. Kamera man rekur karājās. Droši, ka kameru likšu kaut kur te augšpusē, viņa domāta pieskrūvēt. Bilde jau tur tīri tā. Neko. Un tā patālāk var pievilklāt. Nevelk. Bet daudz jājauc plasmasu. Griesti te sāni apšils, tomēr atvilkt tos kabeļus. Bet, nu, darbojās. Bet, nu, diena pa galam ir. Bet, nu, vismaz veiksmīgi. Klients cerams būs apmierināts.